Bet tēma, kuru nākamajā prezentācijā apskatīs Dānijas darba devēja konfederācijas padomnieks Kristians Bjornskaut-Horman, manuprāt, ir aktuāla pilnīgi visiem darba devējiem un arī starp citu ņēmējiem. Un tā ir mākslīgais intelekts darba vietā, izaicinājumi un iespējas. Well, thank you very much for the word. I hope you can see me. Paldies par iespēju uzstāties. Ceru, ka mans attēls ir labi redzams. Un liels paldies konferences organizētājiem un Latvijas darba devēja konfederācijai par manis uzaicināšanu. Es atvainojos, ka neesmu ar jums Rīgā, bet cerams man izdosies apmeklēt Rīgu jau tuvākajā nākotnē. Un pirms es sāku, vēlos teikt, ka Dānijas darba devēja konfederācijā es strādāju tātad jautājumos, kas saistīti ar mākslīgo intelektu. Un viedokļi, ko es izteikšu, ir mani personīgie. Tie nav konfederācijas oficiālais viedoklis. Es mētāšos no vienas tēmas uz citu, bet ja jums ir kādi jautājumi vai komentāri, tad lūdzu sazinieties ar mani e-pastā vai kā citādi. Un sākumā es iepazīstināšu jūs ar savu prezentācijas tēmu. Tātad mēs runāsim šodien par mākslīgo intelektu darba vietā. Manuprāt, cilvēki ar mākslīgo intelektu bieži vien saprot daudz dažādu lietu. Un būtībā es šo pirmo saucu par tādu lietusargu definīciju, tā aptver visus jautājumus. Tātad visa veida mākslīgā intelekta izmantošana darba vietā visos veidos, to starp tā, ko veids vadība, darbinieki, pašnodarbinātie un citi. Un tomēr labāk būtu pievērsties un izšķirt arī algoritmisko vadību, kas pārēdz tātad mākslīgais intelekts tiek izmantots vadības risinājumu, izstrādē un izpildē, un, manuprāt, tas mums rada arī problēmas, jo algoritmiskā vadība ietver to, kā es un mana organizācija izmanto mākslīgo intelektu. Un es tūdaļ paskaidrošu, ko tad ar to domāju. Bet es, piemēram, izmantoju Microsoft Copilot programmu, lai izveidotu šo prezentāciju. Un man ir arī organizācijas vadlīnijas, kā izmantot mākslīgo intelektu. Un vai tas ir vai tā ir daļa no algoritmiskas vadības, vai algoritmiska vadība pievēršas tikai vadības līmeņa mākslīgā intelekta izmantojumam? Nu, nezinu, varbūt prezentācijas laikā izdosies atbildēt arī uz šo jautājumu. Bet es parasti strādāju Briselē, un ievācoties Briselē un satiekoties ar arotbiedrību pārstāvjiem, kreisā spārna politiķiem, var rasties priekšstats, ka normatīvā vide ir mežonīgie rietumi. Jebkas ir atļauts, uzņēmumi bez jebkādiem ierobežojumiem un prasībām var izmantot mākslīgo intelektu, piemēram, bet es šodien vēlos mainīt šo priekšstatu, jo patiesībā, ja mēs paskatāmies uz šobrīd spēkā esošajiem tiesību aktiem, jāsaka, ka ir diezgan stingri noteikumi, kas jau ir pieņemti, un es negrasos pārunāt tos visus sīkāk tikai laika ierobežojumu dēļ, un es atvainojos arī par grūti saskatāmo tekstu slaidā, bet, manuprāt, mums būtu jāpieskaras pāris jautājumiem. Kaut gan es zinu, ka jūs visi ar to jau noteikti esat iepazinušies. Uzņēmumiem vispārējā datu aizsardzības regula atļauj izmantot gan mākslīgo intelektu, gan datu apstrādes iespējas un tā regulēt tos, bet tad paraudzīsimies uz atsevišķiem regulas noteikumiem. Un es zinu, ka jūs arī zinat par jaunajiem tiesību aktiem, tostarp arī mākslīgā intelekta jomā. Un, lai arī vēl to īstenošana nav stājušies spēkā, bet tā drīzumā jau ir gaidāma, manuprāt, lielākā daļa mākslīgā intelekta pielietojuma darba vidē iespējams būs klasificējama kā augsta riska izmantošana. Un šeit mēs varam
paņemt pāris piemērus, ko esmu arī norādījis slaidā, par augsta riska mākslīgā intelekta izmantošanu. Un šādai izmantošanai nepieciešama cilvēku uzraudzība. Tātad šeit runa par pilnībā automatizētu lēmumu pieņemšanu. Par to jau runāja arī iepriekšēji runātāji. Un mums ir jāsaprot, kā tas ir saistāms ar mākslīgo intelektu. Un, protams, platformas var tikt definētas ļoti plaši, bet arī platforma tiesību aktā ir cevišķi 3. līdz 5. nodaļā ir atrunāta mākslīgo intelektu izmantošana. Un, manuprāt, jebkurai lielam uzņēmumam, kurš izmanto mākslīgo intelektu, būtu jāpievērš uzmanība šiem tiesību aktiem un noteiktajiem ierobežojumiem. Un, manuprāt, šī joma ir regulēta, tie nav nekādi mežonīgie rietumi. Un, protams, tiesību akti ir pieņemti, tie tiek turpināti izstrādāt. Un tas prasīs laiku, protams. Bet, manuprāt, šeit arī plašas izaugsmes iespējas, ko mums paver šī joma. Un pievēršoties kam citam, vēlos runāt par sociālo dialogu un konsultācijām. Viens no svarīgākajiem mākslīgā intelekta aspektiem darba tirgu ir sociālais dialogs un sadarbība organizācijās. Un sociālajam dialogam par mākslīgo intelektu ir kritiski nozīme, lai mākslīgā intelekta izmantošana būtu veiksmīga. 2022. gadā SAO veica darba tirgus izpēti, lai noskaidrotu, ko darba devēji, kā darbinieki vērtē mākslīgā intelekta izmantošanu darba vidē. Un šie rezultāti tika iegūti apvaicājot vairāku jomu darbiniekus. Un šeit mēs redzam atbildes pa grupām. Viena grupa, tātad ir darbinieki, ar ziliem punktiņiem atzīmēti darbinieki, kuri pirms mākslīgā intelekta izmantošanas tika uzrunāti un ar kuriem notika dialogs. Un viņi jūt, ka mākslīgais intelekts uzlabojas viņu darba slodzi, garīgo veselību, darba produktivitāti. Tātad, ja jūs kā darba devējs vēlaties, lai mākslīgais intelekts jums nāktu talkā un lai darbinieki to uzņemtu ar prieku un gatavību izmantot, jums ir jārunā ar darbiniekiem par mākslīgā intelekta izmantošanu, jums ir jākonsultējas ar viņiem. Vēl es vēlos runāt par aizspriedumiem darba tirgu. Mēs visi par to esam dzirdējuši. Varbūt jūs esat dzirdējuši jau Amazon piemēru Amerikas Savienotajās valstīs, kur tika izmantota rekrutēšanas mākslīgā intelekta programma, un kur tika noraidītas kandidātes sievietes šī mākslīgā intelekta programmēšanas dēļ. Šis rīks, šī programma jau ir atmesta, Amazon no tā ir atteikusies, cerams, Amazon tagad izmanto jau daudz veiksmīgākus rīkus. Es negribu runāt šeit par to mehānismu, tas būtu ļoti gari, bet pamatideja, ko es vēlējos jums atklāt, ir tā, ka mēs nevaram izmantot aizspriedumus kā argumentu, lai atteiktos no mākslīgā intelekta darba vietā. Aizspriedumi atspoguļo netaisnību pasaulē. Bet aizspriedumi nevienmēr nerada netaisnību. Ļoti bieži tie tikai reprezentē, atspoguļo esošo situāciju. Un viens no šiem galvenajiem aspektiem, ko mākslīgais intelekts darba vietā varētu atrisināt, ir, ka mums patiesībā mēs nekad nezinātu par šo pārpratumu, kas ir noticis Amazon un šo diskriminācijas gadījumu, jo mākslīgais intelekts pats to bija atsijājis un atklājis. Un tad mēs varam arī runāt, ko tad būtu vieglāk apmācīt, nediskriminēt mākslīgā intelekta programmas vai cilvēku. Varbūt tas ir tāds filozofisks jautājums, par ko mēs varam padomāt arī nākotnē.
Un virzoties tālāk un paskatoties uz visu no augšas, vēlos pārunāt pāris pīlārus. Un pasaulē ir veikti daudz labi pētījumi un darbi, un šeit es vēlos pieminēt Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas veikto darbu. Un šie ir ļoti labi piemēri, kurus es vēlos izcelt. Proti, uz cilvēku vērsts mākslīgais intelekts, kurā tiek ņemt vērā, kā cilvēki sadarbojas ar mākslīgā intelekta sistēmām un kā mākslīgā intelekta sistēmas darbojas izolēti un atrauti. Un šeit atgriežoties pie sociālā jautājuma, un sociālā dialoga, par ko nu pat runāju, ir svarīgi novērot šo miedarbību starp cilvēkiem un sistēmām. Un cilvēks cilpā vai cilvēks ar kontrolas iespējām, šis princips arī ir ļoti svarīgs. Un tas noteikti ir jāņem vērā, manuprāt. Mēs runājām par aizspriedumu novēršanu un mākslīgo intelektu mēs noteikti varam izmantot, lai izvairītos no aizspriedumu tālākas īstenošanas. Manuprāt, mūsdienās lielākā daļa datu, ko izmanto mākslīgi intelekti, patiesībā pieder uzņēmumiem, bet ja jūs vēlaties nodrošināt labu sadarbību, ja jūs vēlaties veselīgu dialogu par mākslīgā intelekta izmantošanu jums, kā darba devējiem, kā organizācijām, ir jāveic mājas darbs, ir varbūt jāizveido sociālāks datu modelis, datu īpašumtiesību modelis, jo ja darba devējiem pieder visi dati, bet darbiniekiem nav piekļuves viņiem nepieciešamiem datiem, šeit var rasties sadarbības problēmas. Un visbeidzot, vadības atbildība. Ziniet, uzņēmumi nevar vienkārši teikt, ka tā ir sistēmas kļūda, sistēmas vaina. Protams, ir jāuzņemas vadības atbildība, un tam ir jābūt pašsaprotamam. Ar šo slaidu vēlos teikt un parādīt kādu tālāku perspektīvu, jo Šmits jau par to ir runājis, un es šeit tikai vēlējos aizņemtos viņa citātu. Mums ir jābūt ļoti rūpīgi jāizvērtē esošie tiesību akti un regulējums, pirms mēs sākam izstrādāt kaut ko jaunu, jo mūsdienās jau ir pieņemti daudz tiesību akti, ir daudz noteikumu, kas varētu būt atbilstoši efektīvi, ja mēs tos varētu atbilstoši piemērot vai pielāgot. Un īstermiņa nākotnes plāns mākslīgajam intelektam darba vietā. Un šeit es vairāk runāju par organizācijām, arotbiedrībām, valdībām, par visiem, kam vajadzētu iesaistīties šajā jomā. Nepārunāšu visu sīkumās, bet pieminēšu pirmo punktu. Jau pastāv plašs reglamentējošais ietvars, sistēma, kas maziem vidējiem uzņēmumiem nav pārvarams un nav izpildāms. Mēs šeit runājam apmēram par 5000 lapašu gariem noteikumiem, ja mēs tos apkopotu visus vienā sējumā. Un tā vietā, lai mēs pievērstu uzmanību tikai tiesību aktiem, mums ir jānodrošina, lai mākslīgais intelekts ir pieejams ne tikai lielajiem uzņēmumiem un korporācijām, bet arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, jo mākslīgais intelekts var nodrošināt trūkstošos konkurētspējas elementus. Un, manuprāt, mākslīgajiem intelektam ir liels potenciāls šai jomā. Un es ceru, ka mums vēl izdosies arī par to runāt nākotnē. Un, ja jums ir kādi komentāri vai jautājumi, tad šeit slaidā ir mana kontaktinformācija. Un es jums piedāvāju arī ieteikumus turpmākai šīs tēmas izpētēji. Man bija prieks jūs uzrunāt, un es ceru, ka jums turpmākā diena būs auglīga.